Varētu arī, teiksim, būt vienāds laiks vienai alus recenzijai. Tātad aizvakar vakarā, kad bija tā smagā diena, gribēju sev mierināt ar aliņu. Nopirku kaut kādu švīturis pilzeneris, 2,5 litri, 50 centiem. Kā nav pat pats lētākais. Lai gan liekas, ka tajā veiklā tas bija pats lētākais. Nu jā, tajā vakarā man nesanāca izdzert, jo, kā jau es teicu, man tā fūra aizveda vienos naktis, kad gāju gulēt, tad vairs vēl negribējās. Būtu dzērs vakarā. Nu jā, recenzija tāda, ka man šis alus ļoti nepatika. Tiešām ļoti slikta pieredze ar šo alu. Dzērsis viņu neesmu, jo viņš vienkārši vienā brīdī kaut kas viņam notiek, nezinu, spiedienu, triecienu, kaut kāda cita rezultātā buņģiņas apakšā izsitās mazītiņš, caurumiņš. Un lieki, protams, piebilst, ka pilnā somas dēļ šis alus atradās ievīstīts guļammaisā. Nu, tad puse satura un labi, ka es vispār pamanīju, ka kaut kas tur ir kļūst slapš. Izplūda pa manu guļammaisu, kuram tagad ir viegls brūža aromāts. Bet citādāk viss ir kārtībā. Tagad jāsaliek telts un šķiet jādodas tālāk. Jāskatās, kāds tad būs tas benzīntanks, no kuras stopēt. Un jādomā, ka šodien būšu Čehijā. Ja ne, tad kaut kas nav labi. Kaut kā tad pasaule ir slimta. Kamēr es šeit pavēnī atpūšos, pāris metrus no manis runājot 2 poļu paniem fūru šoferiem, ko es nesaprotu ne vārdu, ko viņi saka. Pāris ceļojuma piezīmes. Polija ir liela. Stopēšana šeit ir interesanta, ļoti vispārīgs vārds. It kā iet labi, no otras puses iet smagi. Ja es stāvu normālās vietās, uz mašīnām nav jāgaida ilgi, un viņas aizved tālu. Un viņi runā ar mani poliski ļoti labprāt. Diemžēl vairākas reizes sanāca, ka es tiek izmest kaut kādā pilnīgi bezjēdzīgā vietā, un man uz nākamo jēdzīgo vietu ir jāiet, tuvu pie 10 kilometriem. Tie ir tie brīži, kas uzdzen tādu diezgan dziļu neomu, un tiešām parādās vēlme mest visu to pie malas, ierakties zemē un kļūt par koku. Kāpēc ne? Nu jā, tādu pagaidām nekādu dižu iespaidu nav. Polijā ļoti interesanti, ka pie daudzām mājām ir tādas krustu sētiņas, varētu nosaukt apmēram 2x2 metru sētiņa, iekšā uz paaugstinājuma krusts, apkārt zied, un vēl daudzām ir krāsaini rotājumi. Var just, ka valsts tomēr ir reliģiska, dziļi reliģiska. Nu jā, es kaut ko vēl gribēju teikt. Nu jā, interesanti tas, ka katru reizi, man liekas, ka es esmu pilnīgi bezcerīgā situācijā, es diezgan ātri no viņas tiek ārā. Gluži otrādi gan nav gadījies, bet, jā, gadās, protams, ka liekas, ka būs ok, un tad izrādās, ka, galīgi nav. Tad, kad tiek nokļūts tur, kur liekas, ka būs ok. Nu jā, arī gan vakar bija tas Uber auto maģistrāļu krustojums, no kuras nezināju, vai es tikšu prom, un es tiku prom apmēram 5 sekundžu laikā un daudz veiksmīgāk nekā es varēju prognozēt. Gan šodien arī tas benzīntanks, uz kur es gāju, kad pēc noietiem pāris kilometriem ieraudzījis skaistu pārsvītrotu benzīntanku zīmi, kas nozīmēja, ka viņš ir slēgts. Godīgi sakot, viņš pat nav tikai slēgts, tur vienkārši nekāda benzīntanka nebija. Bet tur bija saglabājies iebraucamais ceļš, un tad tur mani aizveda ļoti tālu. Tad es esmu benzīntankā kāds 30 ar kaut ko kilometrus no Čehijas robežas. Intensitāte šeit ir ļoti maza kā visos poļu benzīntankos. Šādā ziņā man ļoti pietrūkst Vācijas, kur tankštelēs izbraukšanā no tām satiksmes ir plūsma ir lielāka nekā dažām Rīgas ielām.
Net jāskatās, kājām iet, es tiešām vairs nekur negribu. Jāsēž šeit, jāstopē. Gan nevar laiku kāds paņems, kā saka stopētāji, uz vietas nepaliek, nemirst, un viņu kaulu ceļu malā nemētājas. Nu, cerams, kas nebūs. Pirmoreiz mūžā esmu Čehijā. Turpinās arī konsekvence. Trešo robežu pēc kārtas pārēju kājām. Šoreiz gan labi pieviet pie pašas robežas, tas bija vairāk simboliski. Vienalga. Priecē tas, ka daba kļūst ainaviskāka. Vairs nav līdzenumi, bet nu parādās jau augšu pleju tendences, ka ir kur piesiet aci. Mana pirmā īstā mazgāšanās vieta upītē zem tilta. Tas varbūt vēl romantiskāk, godīgi sakot, nenāk prātā. Es tagad esmu tīrs un es turpināšu iet un iet un iet un iet. Kaut kur tālumā teoretiski varētu būt benzīna stacija. Grūti tam noticēt, bet gan jau, ka būs. Arī kāds krustojums. Tāda, ka es eju pa šo šosei, kura nebeidzas un kura kartē pēc tam ir atzīmēta savādāk līdz ar to. Nē, kā būs, tā būs. Es šobrīd eju pa mazu ceļu no pilsētas ar nosaukumu Prēra, lai kā to burtu izrunāt. Ceļš ir mazs, tukšs un šķiet visdrīzāk ved man vajadzīgajā virzienā. 100% drošs par to neesmu. Bet no otras puses kāda starpība, kurš nonāk, vai ne? Vai ne? Ekot ir tālumā kāds lidinās gaisa baloni. Arī varbūt kaut kur ceļo. Zums dreņcīkšs te kamera. Apmēram tā. Brauc mašīna, jāstopē. Labāk to sanāca nokavēt. Man vislaik likās, ka tur traktors kaut ko dara. Izrādās helikopters. Pat pacēlās no kaut kāda lauka gandrīz man blakus. Fan. Ir piekdiena, 23. jūlijas, pats rīts. Esmu ticis mazliet aiz Brno patukšā benzīna tankā. Tas nav nekas jauns šajā ceļojumā. Stopēšu prom no šejienes uz Vīni. Hosta Vīnē vairs nav. Skatīšos, nokļūšu tur, tad domāšu, kur palikt, ko darīt. Mazliet par vakardienu. Vakardiena bija tāda jauka diena. Tiku beidzot ārā no Polijas jau no paša rīta. Uz Poļu-Čehu robežu tur īsti nebija, kur stāvēt, stopēt, nolēmu mazliet paieties. Beigās nogāja 2,5 stundas. Atkal dienas vidus, kaut kā 2, ļoti karsts. Un būtu droši vien nogājis vēl kādas 3, ja ne čehu puisis, kas man autostrādes malā pats apstājās, man paņēma, jo es uz tādas autostrādes pat nebija domājis stopēt, un kurš gan lai tik traks, lai tur apstātos un man paņemt. Ka traki ir, un trakiem, protams, pieder pasauli. Tālāk diezgan veiksmīgi tiku uz priekšu, nonācu tur vienā pilsētā, gāju no viņas ārā. Vakardienas atklāsme man daudz labāk patīk iet ārā no pilsētām, tad, ja ceļš no tām ārā ved pa jaukiem privātmāju rajoniem, nevis caur čigānu geto. Bet, savs šarms ir arī tajā. Jā, pašā vakarā bija noskaņojies iet lielu gabalu, tomēr paņēma viens pāris arī, kas aizved man tieši tur, kur man vajadzēja. Tā, gulēju pašā ceļa malā, visu laiku tur intervāli, kad reiz pusstundām brauc mašīnas, plus vēl zeme bija ļoti raupja un cieta un grubuļaina, restīvi šitā laikam vissliktākā gulētā nakts un bija augšā jau pirms 6. Dikti jocīgi, ka vakar saule norietēja jau 9:30. Parasti, ka bija tumšs
parasti jau 11:00 vēl var normāli visu redzēt. Vienu brīdi likās, ka es atkodu to knifu, jo es ceļoju uz rietumiem un mainās laika joslas, bet patiesībā jau ir otrādi, tieši vēl vēlāk vajadzētu palikt tumšam. Oh well, tas laikam Čehija īpatnība, jo viņi ļoti agri sāk darbu, tur daudzas vietas strādā no 6, agri slēdz ciet un droši vien arī saule agri riet. Normāli. Simbioze savā ziņā. Eko es dabūju. Baltā tēja. Bija mans mīļākais dzēriens, līdz Latvijā beidz viņu tirgot padārgi, bet, seno laiku vārdā es vienkārši nevarēju nenopirkt. Ko tagad jālaiž uz vīni? Centīšos tikt pie interneta, centīšos dabūt vietu, kur gulēt. Sliktākajā gadījumā kaut kur maksāšu. Neesmu tā strikti pret maksāšanu, lai paliktu pa nakti kaut kur, jo to vīnu apmeklēt kaut kā gribas. Es pat nezinu, kāpēc man gribas. Kā es atceros, ka sen nav kāds ar jums sveicinājies. Šiza iet tā. Visu laiku dzīvo kabatā, tad nerunīgi. Es gan domāju, ka viņi varētu jums atkal kaut kādus pāris vārdus pateikt. Tā, lai padalās savos ceļojuma iespaidos, vai ne? Es nebūtu pateicis labāk. Tas, man liekas, arī ļoti sums it up. Tā ko, tiekamies, kā vienmēr, vēlāk. Bilde par gaisa temperatūru. To, manuprāt, es labāk raksturo fakts, ka es dzeru daudz, ļoti daudz priekš sevis. Tas ir vismaz 4 litri dienā, un godīgi sakot, dzertu vairāk, ja man nebūtu bail palikt bez ūdens, jo uzpildīt viņu sanāk tad, kad sanāk no upītēm benzīntankos vai vēlns viņu zinu kur. Restīvi dzeru es ļoti daudz, bet nečurāju gandrīz nemaz, kur paliek ūdens. Jā, temperatūra, man liekas, ir 9 no rīta 29 grādi, tas ir normāli. Šodien 8 bija 22, likās, ir augsts. Svelme, svilina, jūra visu svilina. Bildu pie vakardienas. Vienā brīdī man paņēma busiņš ar 7 čehiem tajā. Runātīgiem čehiem. Tad, es biju tāds nesen kā nomazgājies, tīrs, latviešu sniegbaltītis un 7 čehu alu dzerošu rūķīši. Pasakas materializējas dzīvēm. Viss tādi gadās. 5. dienas vakars un pašām negribot esmu nokļūst pie vidusjūras. Es gan laikam tāds maziņš līcītis. Šobrīd esmu Horvātijā, kur es nokļūstu topējot uz vīnu. Vienkārši viens vīrietis brauc līdz Horvātijai, un tagad ir pat Horvātijas robeža, kur otrā pusē tā jau ir Slovēnija. Tā jau ir Slovēnija. Šonakt, laikam, arī Horvātijā pārlaidīšu kaut kur mežā. Un rītdien laidīšu atpakaļ uz Slovēniju, droši vien uz Ljubljanu. Un tad jau redzēs, kā man sanāks ar to vīnu, kā plāni mainās. Pēkšņi. Plāni mainās pēkšņi. Jā, te jau redzēs, kas būs tālāk. Pagaidām es pamērcēšu kājas vidusjūrā. Piezīme. Ar mazliet vaļēju brūci kāpt jūrā. Interesanta rīcība. Es gan nezināju, tur ir tā brūce. Tas saulsūdens bišķi koži. Un kā pastieties, kā šeit izskatās. Nezinu, cik te kaut ko var redzēt, bet tā. Akmeņu meža. Tā. Parasti ir vai nu mežs, vai nu šādu akmeņu jūras krastā. Šeit kaut kāds tāds vidutājs. Izskatās jau interesanti. Vai ne?